Sveiki visiem! Mani sauc Ivuta Rekule. Es esmu sevis apzināšanās skolas vadītāja un idejas autore. Šajā video es jums vēlos pastāstīt par savu jauno projektu, savu jauno kursu, kurš saucas Viņš un viņa attiecību anatomija. Tā šajā video ierakstā es vēlos jums pastāstīt, kāpēc es to esmu izveidojusi un ko jūs saņemsiet no šī kursa, ja jūs nolemsiet tajā piedalīties. Un tā, ja jau kurs saucās attiecību anatomija, tad jāsāk no tā, kad daudzi veido savu ģimenes dzīvi, savas laulību attiecības pēc tās matricas, kura viņiem ir tikusi no senčiem, no saviem vecākiem. Un tad mēs būtu tā, kad it kā mēs ar apziņu izvēlamies vienu attiecību variantu, bet zemapziņā sāk veidoties pilnīgi cits variants. Jā, ar prātu saprotu, ka it kā tas vīrietis vai sieviete man derētu, bet zemapziņā izvēlos pavisam citu sev partneri. Un tie, kuri jau ir vecāki, jā, zina to, kā atceroties savu, varbūt ne tik pārāk laimīgo bērnību, savus strīdus ar vecākiem. Viņi domā, ka tad, kad man būs bērni, es nekad viņus neaudzināšu tā, kā audzināja mani. Bet pēc tam, tad, kad pašam jau ir bērni, pašam uzrodas bērni, tad cilvēks saprot, ka viņš uzvedas vienu tieši tāpat, kā uzvedās viņa vecāki, kā uzvedās viņa mamma un tētis. Cilvēks pats par to šausminās un saprot, ka viņš uzvedas tieši tāpat, bet neko ar to nespēja izdarīt. Vēl ir tādi pāri, kuri dzīvo it kā tādā slēptajā šķiršanās statusā, slēptajā šķiršanās procesā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņi dzīvo kopā, viņi nespēja izšķirties, tāpēc, ka ir bērni, ir kredīti, ir dzīvoklis, galu galā viņi pieraduši jau tā dzīvot. Kā rezultātā kādam no partneriem sāk parādīties kaisle uz alkoholu, uz azartspēlēm, uz ēdienu. Ja, tāpēc, kad cilvēks neapzinās to, ka laulības tās nav kaut kas tāds statistisks un nemainīgs. Ja, ar attiecībām, ar laulībām var strādāt un vajag strādāt. Ja, laulības attiecības var uztvert kā tādu psiholoģisko izaugsmi vai psiholoģisko ceļojumu, kuru mērķis ir izveidot tuvas, priecīgas un harmoniskas attiecības. Vai izdosies to izdarīt vai nē, lai cik savādi tas arī nebūtu, tam nav nekāda sakara ar morāli, bet ar to, cik dziļi jūs spēsiet tik skaidrībā ar sava rakstura apslēptajām pusēm, ja, tas, ko jūs paši par sevi nezināt, un cik skaidri jūs spēsiet apzināties, saprast un izzināt savu esošo partneri vai savu nākamo partneri. Un, protams, ka mūsu attiecībās jānāk ārā mūsu dažādās šīs bērnības prāta iešuves, mūsu automātiskie uzvedības šabloni, mūsu dažādās iekšējās bailes un šaubas. Jo mums taču bērnībā neviens neiedeva tehnoloģiju, kā strādāt ar savām emocijām, kā strādāt ar savām domām. Un tāpēc mēs iekļūstot konfliktos, kur divi cilvēki veido attiecības, viņi abi uzskata sevi par cietēju, tad abi cieš, abi mokās, ja, bet neko nevar ar to padarīt. Un šīs
ciešanas mums pieaug. Ja, pat tad, ja cilvēks iekrīt tādā kā apātijā, un viņš ir tā pārstāja mocīties, ja, tad viņam, nu man jau pilnīgi viss vienalga, kā būs, tā būs. Bet tas vienalga nav atrisinājums. Jo mums taču iekšēji visiem gribas mīlestību, gribas tuvību, gribas laimīgas un harmoniskas attiecības. Un tāpēc visas problēmas, ja, kuras mums ir attiecībās, var iedalīt divās kategorijās. Un tas ir tad, kad cilvēkam kaut kas ir, kas gribas, lai tā nebūtu. Ja, tās ir visas mūsu ciešanas, mūsu zemapziņas attiecības un laulības. Un otrā kategorija ir tāda, ka kaut kā nav, bet gribētos, lai būtu. Ja, gribētos, lai būtu dziļas un tuvas attiecības. Gribētos nevis tā visu laist pašplūsmā, bet iemācīties veidot savas attiecības, iemācīties strādāt ar savām attiecībām. Un tāpēc kursa laikā mēs izskatīsim šos abus komponentus. Ja, kursā būs daudz praktikas, būs daudz tehnoloģiju, būs dažādi vingrinājumi, kurus, ja jūs praktizēsiet, vismaz katru dienu, vismaz 15 minūtes, tad jūs pakāpeniski varēsiet izveidot sev dziļas attiecības, ja, izveidot sev tās attiecības, kuras spēs jūs izdziedināt. Ar šo tehnoloģiju palīdzību, kuras jūs saņemsiet kursa laikā, jūs atdzīvināsiet savu mīlestību, iemācīsieties strādāt ar saviem prāta šabloniem, apzināsieties, kas pie jums ir atnācis no jūsu bērnības, no jūsu senčiem. Tad šis kurs ir ļoti nopietns, ļoti dziļš. Un kurs ilgs apmēram 2 mēneši. Patiesībā šāda veida kursu vajadzētu pasniegt jau pusaudžiem, ja, lai cilvēki saprastu, kā tad veidot attiecības. Jo ir ļoti sāpīgi noskatīties, ka cilvēki 30 gados, 40 gados, 50 gados mēģina risināt savus attiecību jautājumus kaut kādām absolūti savādām metodēm. Ja, kaut kādām tādām metodēm, kuras patiesībā nestrādā. Kaut gan tehnoloģijas, kā strādāt ar savām attiecībām, pastāv, un to visu var atrisināt. Protams, ar noteikumu, ka ja jūs pildīsiet visus kursā iedotos uzdevumus, tad es jums varu garantēt, ka jūs spēsiet no jauna paskatīties uz savām problēmām, uzzināsiet, kā šīs visas problēmas var nolīdzināt daudz veselīgākā veidā. Bet tagad šī video ietveros es jums varu iedot vienu ļoti vieglu piemēru, kā jūs varat noteikt, kādā veidā jūs būvējat savas attiecības. Paskatīties uz to, kā veidojās jūsu attiecības ar jūsu vecākiem, tad, kad jūs vēl bijāt bērns. Ja, tieši pēc tāda paša modeļa jūs arī veidojat savas pieaugušās attiecības. Un tā, kas jums ir nepieciešams, kas jums ir jādara? Paņemiet papīra lapu, pilspalvu, vai arī jūs variet to visu, ko es jums tagad stāstīšu, izvēloties savu galvā, salīdzināt ar savu dzīvi, kā jums ir bijis. Un tā, iedomājieties tagad savu ģimeni, tātad mamma, tētis, jūs. Un uzzīmējiet uz lapiņas 3 stūri. Ja, šis 3 stūris simbolizēs vīrieti, un tas būs jūsu tētis. Tad uzzīmējiet aplīti, tā būs jūsu mamma.
izturs tētis, apliec mamma, un pa vidu viņiem abiem uzrakstiet es. Tas būsiet jūs. Tad es. Un tā, tagad jūsu priekšā ir tā, kas saucās trijāde, jā, tātad mamma, tētis un bērns. Un katra no mums ir divas smadzeņu puslodes. Tātad ir kreisā puslode, ja, sieviešu, un ir labā puslode vīriešu. Tad katrā no mums ir gan sievišķais, gan vīrišķais sākums. Un tāpēc katru reizi, kad mums attiecībās parādās problēmas, tam vienmēr apakšā ir konflikts, kurš atrodas manī. Tātad jūsos. Un šis konflikts, šī smadzeņu iešuve pie mums ir atnākusi no mammas un no tēta. Un tāpēc mēs ar jums tagad izdarīsim tādu mazu testiņu. Es jums pastāstīšu par šīm dažādām trijādēm, tās ir 8, bet jūs pamēģiniet noteikt, pie kādas trijādes jūs piedarat. Tad pamēģiniet noteikt, pie kādas trijādes attiecās jūsu attiecības ar jūsu vecākiem. Okay? Un tā, tātad pirmā trijāde, tā ir tāda. Mamma ar tēti nesarunājās, un arī bērns nesarunājās ne ar mammu, ne ar tēti. Tāda pilnīga izolācija. Visi ģimenē dzīvo it kā atsevišķi, ja, it kā katrs pats par sevi. Katrs sēž savā kaktiņā, savā stūrītī. Viens ar vienu nerunā. Ja, nu tā, kad ne jau vispār nerunā, ja, bet es zem tā esmu domājis, ka savas problēmas un pārdzīvojumus nav pieņemts izrunāt ģimeniski, ja, nav pieņemts dalīties. Visu tur sevī. Tā ir pirmā trijāde. Otrā trijāde ir tāda, ka mamma dzīvo ar tēti un viņiem ir ļoti ciešas attiecības. Un arī bērnam ir cieša saikne ar mammu un tēti. Visi trīs ir emocionāli savā starpā saistīti, viņi savā starpā komunicē, runā par pārdzīvojumiem, sajūtām. Tā ir otrā trijāde. Trešā trijāde ir tad, kad bērnam ir labas attiecības ar tēti, bet mammai ar tēti nav labu attiecību, un arī bērnam ar mammu nav labas attiecības. Trešā trijāde, kad bērnam ir labas attiecības ar tēti, mammai nav labas attiecības ar tēti, un arī bērnam ar mammu nav labas attiecības. Trešā trijāde. Ceturtā trijāde, kad bērnam ir ļoti laba saikne ar mammu, bet tētim ar mammu nav laba saikne, un bērnam ar tēti arī nav pārāk labas attiecības. Ceturtā trijāde. Ja jūs netiekat līdzi, ja, jūs varat apstādināt šo video, pateikt atpakaļ, vēlreiz paklausīties, pateikt savā tempā. Piektā trijāde ir tā, kad mamma ar tēti normāli komunicē, bet bērnu it kā atstāja paša par sevi. Kā viņš tur dzīvo pats savā dabā, pats sev tā kā saimnieks. Tā ir piektā trijāde. Sestā trijāde, kad vecāki ir izšķīrušies un starp viņiem kontakta nav, bet tētis mīl bērnu un mamma mīl bērnu. Tā ir sestā trijāde. Septītā trijāde, kad mammai un tētim ir attiecības, bet bērns ir tā kā tuvāks tēvam nekā mātei. Nu, un māte pret bērnu attiecas ļoti augstu. Un astotā trijāde, tā ir tad, kad starp tēti un mammu ir attiecības, bet bērnam ir labāka saikne ar mammu, viņš ir kā tuvāks mammai, bet ar tēti augstas attiecības. Un tā, tad, kad tas viss ir uzrakstīts, vai tad, kad jūs esat noklausījušies šīs 8 trijādes, variet uzlikt atkal šo video uz pauzes un paskatīties, pie kura varianta jūs attiecināt sevi.
Kā piemēru es jums varu iedot, man bija sesija ar puisi, kuram attiecības bija 4. triādē. Ja, tātad tas ir tad, kad bērnam ir cieši saikne ar māti, bet nav kontakta ar tēvu. Ja, jo tajā laikā tātad, kad viņa tēvs nedzīvoja Latvijā, un tajā laikā arī nebija nekādi mobīlie, telefoni neeksistēja, nebija interneta, tad vispār viņam nebija nekādas saiknes ar savu tēvu. Un ja bērnam ir tāda attiecību triāde, tad kā viņš pēc tam veidos savas pieaugušās attiecības, ir tās, kad pirmais būs tas, ka bērnam nav šī tēva tēla. Ja viņš jutīsies vientuļīgi, viņam būs ļoti grūti izveidot seksuālās attiecības. Un tieši šajā gadījumā, manā piemērā, šis vīrietis bija nevainīgs līdz 24 gadiem, jo viņam bija spēcīga attiecību idealizācija, viņam bija ļoti grūti izveidot attiecības ar pretējo dzimumu. Tad, kad cilvēks apzinās, kādā attiecību triādē viņš ir dzīvojis un kādas attiecības viņš veido ar pretējo partneri, tad, kad viņš tātad apzinās šo savu iešūto matricu, ja, to iešūto matricu var arī pārprogrammēt. Ja, tad, kad jūs apzināties, pēc kāda šablona jūs veidojat savu attiecību modeli, ļoti daudzas problēmas jums nokritīs vispār nost, atkritīs. Ja, un jūs spēsiet ieraudzīt, ka tas ir vienkārši tāds uzvedības modelis, kuram patiesībā ar jums nav vispār nekāda sakara. Ja jūs esat to pārņēmuši no savas bērnības, tikmēr, kamēr jums tur iekšā viss ir sažņauts un aizprostots, jums izveidojas dažāda rakstura programmas, un jūs nespējat izveidot dziļas un harmoniskas attiecības. Ja meitenei ir bijusi tāda triāde, tad viņai ir problēmas ar savas sievišķības sasniegšanu, savas sievišķības apzināšanos. Ja viņai būs neiespējami realizēt sevi kā sievieti, viņa vienmēr dēļ tā cietīs, protams. Ja meitene, protams, neapzinās, ka šīs visas ciešanas atrodas viņas zemapziņā, tajās iešūtajās programmās, un kamēr tas viss netiks izstrādāts, attiecības sfērā nekas nemainīsies. Labā ziņa, protams, ir tāda, ka to visu var labot un vajag labot. Un ka tā ir vienkārši matrica, kura jūs iedzen kurā jūs iedzen jūsu iekšējā neapzinātā programma. Jo tad, kad meitene paaugsies, ja, viņa vienmēr meklēs tādu paklausīgu vīrieti, ja, kurš nespēs aiziet no viņas. Ja, šis vīrietis viņš bieži pazemos sevi. Viņa ar viņu nejutīs orgasmu, ja, jo viņas zemapziņa nespēs izjust pieaugušo seksualitāti. Ja, un šeit arī attiecās visi anoreksijas gadījumi, ja, jo visi anoreksijas gadījumi ir ļoti cieši saistīti ar māti. Ja, zem anoreksijas ir konflikts ar savu māti. Tādai meitenei, ja, dzīvojot, attīstoties, pieaugot tādā attiecību triādē, tad pēc tam var būt grūtniecības problēmas, visādi ķeizargrieži, nespēju iedzemdēt, dažādākās sieviešu problēmas. Tad te jums ir tāds dzīves piemērs, kā šīs visas lietas mūs ietekmē. Mēs šo visu, protams, pētīsim kursa laikā, strādāsim ar dažādiem attiecību modeļiem, tad iesim ļoti, ļoti dziļi tajā visā iekšā. Šajā kursā informācija ir unikāla un analogu tādam kursam Latvijā nav.
Ja, tad šajā kursā jūs apzināsieties, kā jūs tas viss ietekmē, kā jūs ietekmē jūs attiecības ar jūsu vecākiem, ar jūsu dzimtu. Ja, tad kursa laikā mēs mēģināsim pārklāt zemapziņas programmas un iet uz dziļām un skaidrām attiecībām. Ja, nevis realizējot tās visas programmas, kuras mūsos tika neapzināti ieliktas. Ja, tāpēc visi tie vingrinājumi, kurus es jums došu kursa laikā, jums ir jāapzinās, ka mums ir zemapziņa, kurā ir programmas, ja, un ir es, mūsu apzinātais prāts, kurš var būt vājāks par mūsu zemapziņu. Bet mūsu apzinātajam prātam tomēr piemīt nozīmīgas priekšrocības, jo cilvēks taču ir dabas karalis. Tāpēc, ka cilvēks prot adaptēties. Ja, mūsu neokorteks, šīs zemapziņas programmas var pārprogrammēt. Un atbilstoši tam visam tātad ir savas tehnoloģijas, kā tieši to visu izdarīt. Ja, jo tieši arī šīm visām tehnoloģijām, šīm iekšējiem darbam ar sevi, šīs zemapziņas programmām ir arī veltīts kurs, viņš, viņa attiecību anatomija. Jā, tagad kursā es jums soli pa soli došu šos visus vingrinājumus, visas tehnoloģijas, caur kurām jūs varēsiet jau visu noskaidrot, visu izskaidrot, visu apzināties. Jo Kārlim Jungam, ja, ir tāds populārs teiciens. Tas, ko mēs neiznesam uz apziņas līmeni, atgriežas pie mums likteņa veidā. Un tad cilvēkam liekas, ka it kā visu dzīvi centies darīt visu pretēji, ja, zinot savu mammas likteni, tēta likteni, nevēlies atkāpot savu vecāku likteņus, mēģini kaut ko izdarīt citādāk, ja, bet nav to bāzes zināšana, nav saprotams, pie kā pieķerties, no kā sākt. Pēc tam kaut kādā momentā cilvēks saprot, ka centies darīt visu pretēji, kā savā ģimenē, viss iznāk tieši tāpat. Ja, es uzvedos attiecībās tieši tāpat kā mana mamma vai kā mans tētis. Un tad cilvēks domā, vai tiešām es sevi tik zemu apzinos, ka es pats nesaprotu, kā es iekrītu tādās situācijās, tieši tādās pašās kā maniem vecākiem. Un ko darīt ar to, es arī nezinu. Un tāpēc sevis apzināšanās skolas webināri ir izveidoti, lai aizpildītu to lielo caurumu, un proti šajā gadījumā par attiecībām, ja, un šis lielais caurums ir tajā, ka cilvēkam nav tāda avota, kurš ļautu viņam pašam kaut kā pastāvīgi, mierīgi, nesteidzoties savā režīmā, ja, lai viņam būtu tādi noteikti instrumenti strādāt ar savām attiecībām. Jo pat tad, ja attiecībās piedalās divi cilvēki, darbs vienalga ir jāsāk katram no sevis. Ja, tad darbam ir jābūt ar saviem iekšējiem pārdzīvojumiem, ar saviem iekšējiem nelabumiem, ar saviem iekšējiem konfliktiem. Tie ir pirmām kārtām jāizstrādā. Ar tiem ir pirmām kārtām jātiek skaidrībā, lai jau pēc tam cilvēks jau spētu izveidot dziļas, skaidras, harmoniskas un laimīgas attiecības. Tāpēc es jūs visus uzaicinu uz kursa viņš un viņa attiecību anatomija. Atgādinu, ka kurs sākās 2. aprīlī 19:00 Latvijas laika. Kurs notiks tiešraidē, bet ja arī kāds no jums netiks uz tiešraidi, tad visas nodarbības jūs varat noskatīties ierakstos, tad visi materiāli, visas saites uz nodarbībām jums tiks iedotas. Tad šī kursa mērķis ir, lai jūs
izveidoti sev prasmes, kā veidot attiecības, kā uzturēt attiecības. Ja, lai jūs pārstāstu staigāt pa šo labirintu, nesaprotot, kāpēc jūs visu laiku pievelkat vienus un tos pašus cilvēkus, kāpēc jūs visu laiku iekrītat vienās un tajās pašās attiecībās, kāpēc, kur ir šī scenārija sākums, kā apzināties šo scenāriju, kā šo scenāriju izmainīt. Un tāpēc, ja jūs interesē attiecības, ja jums ir atmitis staigāt pa šo labirintu, ja jūs interesē attiecību tēma, attiecību anatomija, tad es jūs uzaicinu uz kursu. Reģistrējieties kursam, ja, saite uz reģistrāciju zem šī video. Reģistrējieties kursam jau tagad, kamēr ir iespēja to iegādāties par diezgan zemu cenu, jo es šo cenu izveidoju speciāli, lai šo kursu varētu iegādāties vairāk cilvēku, ja, lai vairāk cilvēku apzinātos, kur ir šī problēma, kāpēc viņi nevar izveidot laimīgas un harmoniskas attiecības. Tāpēc, ja jums tas viss svarīgi, tad es jūs gaidu kursā Viņš un viņa attiecību anatomija. Pagaidām